kas kaut kā cilvēku garīgo dzīvi saturēja kopā, kas deva viņiem kaut kāds vektorus, uz kuru pusi iet un kā to savu tagad milzīgi samainīto, pārbūvēto dzīvi kā tādu būvlaukumu dzīvot uz priekšu. Un tāpēc tā vajadzība bija arī garīgi kliedzoša cilvēkiem šeit Pārdaugavā un arī visā Rīgā no īpaši. Pārdaugava arī bija tā vieta, kas no pārējās Rīgas bija visnotaļ atdalīta ar to, ka nebija jau tāda satiksme pār Daugava, kā tas tagad ir iespējams. Līdz pat 1896. gadam, kas jau ir 5 gadus pēc baznīcas uzcelšanas, vienīgais tilts, kas ir pāri Daugavai, un vienīgais ir posta tilts, ko rudeņos izjauca, ziemā uzsāla ledus, cilvēki varēja tikt pār Daugavai, ejot ar kājām, pavasaros pēc pavasara koliem atkal samontēja, un posta tilts atradās Akmenes ielas galā, kur tagad ceļ Nacionālo biblioteka pāri Daugavai, kas gāja, un viņš tiešām bija tāds savā laikā viens no tādiem Rīgas brīnumiem, tāds bija ļoti īpašs šis posta tilts, bet tikai 896. gadā atklāja pontonu tiltu, kas, protams, bija daudz izturīgāks un viņš darbojās daudz ilgāku laiku, kas nozīmē, ka faktiski tikt pāri Daugavai bija perioda gadā, kur tu nemaz nevarēja, kur nebija tāda iespēja. Un, piemēram, Mārtiņa baznīcu 1852. gadā pirmo Pārdaugavas baznīcu uzcēla, arī tāpēc, ka cilvēki braucot pāri Daugavai laivās uz Vecrīgas baznīcām nokļūt dzīvības briesmās. Un bija 2 laivas, kas apgāzās reiz kādā rudenī, un daudz cilvēku noslīga, un tāpēc Rīgas vadība izlēma celt baznīcu Pārdaugavā šeit Mārtiņa baznīcas Lukas ielā. Bet, ja jūs esat tur bijuši, tad jūs redzēt, ka viņi ir diezgan maz salīdzinot ar Lutera baznīcu. Un pamatā arī viņa veidojās lielākoties nevis tiem daudziem tūkstoši cilvēki, kas pārnāca šeit strādāt, bet viņi veidojās kā tādu inteliģentu, inženieru, nezinu, un tādu cilvēku ārstu baznīcu lielā mērā, kas uzcēla vasarnīcu šeit Pārdaugavā. Nu, tā kā te bija tāda jūrmāla, teicībā, pret pāriem Rīgu. Un te arī atradās uz dzīvi. Vēl viens aspekts, ko nedrīkst aizmirst, ir, ka gadsimta beigas bija laiks, kad, kā jūs zināt, Rīga ietilpa Krievijas impērijā. Jau kopš 18. gadsimta sākuma, bet 19. gadsimta beigas bija tas laiks, kad Krievijas impērija ārkārtīgi, varbūt tā masīvi centās īstenot tā saucamo rusifikācijas politiku un centās kaut kādā veidā apkarot Rietuma Eiropas kultūras ietekmi visā Baltijā un līdz ar to arī pēc iespējas mazināt vāciskās luterāņu baznīcas ietekmi. Un faktiski no 85. gada sākās tāda masīva šāda vai anti-eiropeisku politika, kas nozīmē arī kaut kā tāda anti-latviešu valodas un kaut kāds latviešu kultūras politika. Un tika noteikts, ka vispār jaunas baznīcas var celt tikai tad, ja tam piekrīt pareizticīgā baznīca, kas bija Krievijas impērijas oficiālā valsts baznīca. Līdz ar to tad celt jaunas baznīcas bija ļoti apgrūtinoši. Un gadu pēc tam, kad uzcēla Lutera baznīcu, tika pieņemts likums, ka pašvaldībām bija aizliegts atbalstīt jaunu baznīcu celtniecību. Mēs varam priecāties, ka mūsu baznīca uzcēla vēl ar Rīgas vadības kaut kādu finansiālu atbalstu, jo gadu pēc tam tas tika aizliegts un baznīca varēja celt tikai privātu ziedojumu kārtā. Aizliedz arī jaunu draugu veidošanos, un tāpēc, piemēram, tāda baznīca kā Krusta draudze, Krusta baznīca pie Netānu Alpas, šobrīd viņi izveidojās kā tāda filiāla draudze citām Rīgas draudzēm, tās pat aizliedz taisīt no jauna. Taču pilsēta attīstījās tik ļoti, ka vajadzība pēc baznīcām bija daudz lielāka nekā tas, cik viņas cēla. Es kaut kur lasīju, ka kādos 90. gados baznīcas vadība virsvaldē
Virsvalsts toreiz nebija, tā bija tāda konsistorija. Viņi teica, ka būtībā tā cilvēku skaits tik ļoti pieauga, ka vajadzētu celt apmēram, 10 baznīcas 5 gados. Un arī tad tas pieprasījums nebūtu apmierināts. Arī tad cilvēki nevarētu vienkārši brīvi uz baznīcu atrast. Tādā laikā arī Lutera baznīca uzceļ. Viņi uzceļ ļoti ātri, 2 gadu laikā, kopš tā brīža, kad ieliek pamatus. Un, kā es jau teicu, šeit viņa tūdēļ kļūst par tādu strādnieku draudzi. Šeit nāca apkārtējo fabriku strādnieki, tie bija latviešu un vācu draudzi, kā tas bija parasts 19. gadsimta beigās un arī vēl 20. gadsimta sākumā katrā baznīcā bija 2 draudzes, jo vācieši bija tomēr Rīgā daudz. Mārtiņa draudz bija tāda inteliģenta baznīca, tur gāja inženieri, tur gāja fabriku vadītāji, tam līdzīgi. Un šeit jau apkārt bija tāda nenormāla industriāla vide. Ja? Tad nebija tā noskaņa, kas ir tagad, vai ārkārtīs parks, un guldīšu pelnu un pils tādā, bet toreiz tas bija tāda baisa industriāla vide. Visur te bija rūpnīcas. Tur uz stūri bija, kur tagad izraka bedri, gribēja celt jaunu māju, bet tur atradās Latvijā pirmā rotaļlietu fabrika, tur rotaļlietas ražoja. Tur pāri dzelzceļam bija vilnas fabrikas lielās un dažādas fabrikas katrā stūrī. Un ar to cilvēku ļoti daudz dzīvoja saspiestos apstākļos, un šī draudz bija viņa draudz. Mazliet par Toņkalnu, par šo vietu, to laiku mazliet esmu ieskicējis, lai jūs saprast, ka tas bija tāds ļoti liels ekonomiskās attīstības laiks, viss gāja uz augšu, cilvēki bija pilni cerības, bet tajā pat laikā arī bija ļoti liels garīgas grūtības un pārmaiņu laiks. Toņkalns savukārt, mēs esam Toņkalnā, un tā ir tāda ļoti īpaša un sena vieta, jo kā nosaukums viņš parādās 18. gadsimtā, pirmo reizi kartēs. Te bija neliels ciemats. Kas ir neliels ciemats? Tās ir kaut kāds dažas mājas, tur kaut kas vēl tur ir. Jelgavas un Valkas ielu krustojumā šis ciemats atradās, un viņam nosaukums bija Toņkalns. Un droši vien viss tā apbūve, tās ciemas un tie cilvēki, kas tad dzīvoja, bija ļoti saistīti ar Māras dīķi, jo Māras dīķis ir Dzirnava ezers. Agrāk tur bija Dzirnavs, var redzēt, kur tas ūdens viņš tur krīt, vai ne, tur atradās Dzirnavs, un šeit veda ļoti, kaut kādas 13. gadsimta jau šī Dzirnavs tur atradās, un patiesībā tas bija viens no lielākajām Dzirnavām, kur no Vecrīgas pārtika ieguva un varēja sekt majas un tam līdzīgi. Līdz ar to šeit bija arī kaut kāda tāda vide, kur sāk dzīvot cilvēki jau to laiku. Pats nosaukums Toņkalns rodās no 1483. gadā celtā sarkanā sardas torņa. Te jūs redzat, viņi tur tāds tornīts, no ne tur Daugavas krastā ir tāda veca karta. Un, jo tajā laikā, apmēram tur, kur tagad ir, ka jūs brauciet pa vienības gatavu, ja, un jūs brauciet uz Akmens tilts pusi, jūs pabrauciet apakšā zem tā dzelzceļa vietu. Un tajā vietā apmēram atradās militārie nocietinājumi. Un toreiz Daugava, jūs brauksiet šodien pa to vakarā, jūs pastieties pa labi, tur ir dienas jaunā biroja ēka, un tur ir tāds grāvis tāds pirms tā sēka. Un tā ir Daugava. Toreiz tas bija Daugavas krasts. Tas, kur atrodās tā dienas biroja ēka, tas tā ir sala. Un tāpēc tas ir tas Daugavas krasts. Es nezinu, kā vai to pasaka, vai tad, šeit ir kaut kur tagad tā dienas jaunā ēka, un jūs te brauciet, un te kaut kur iet uz dzelzceļš, un tur to sakano torni uzcēla, kas bija diezgan augsts. Un viņš tās novērošanas tornis, kas ilgi tur stāvēja 2,5 gadsimtu. Un no tā tad arī radās tas nosaukums Torņa kalns, proti kalns pie torņa. Un tā kā arī šī vieta ir kāpa, tas ir tāds kalns. Kad uzbūvēja baznīcu, tad baznīcas tornis bija laikam, cik es saprotu, augstākā vieta, augstākais punkts, ko varēja redzēt jau iebraucot no jūras Daugavā.